Koksnes žāvēšana ir būtisks materiāla apstrādes posms. Lai veidotu mēbeles vai koksnes konstrukcijas, ir jāizmanto materiāls ar noteiktu koksnes mitrumu. Industriāli koksnes žāvēšana tiek veikta koksnes kaltēs un aizņem vismaz vairākas nedēļas. Mēs novērosim, kā koksnes mitruma īpašības mainās dažādās mums ikdienā pieejamās vielās – sālī, rīsos vai silika gelā. Sveiki, draugi! Lai paveiktu šo eksperimentu, vienādi koksnes klucīši ir atrodami lietkoku čemodānā. Savukārt silika gēls tiek izmantots kaķu pakaišos. Čau, Daniēla! Čau, Matīs! Sākam ar to, ka nosveram sausos koka klucīšus un pierakstam svaru. Ja klucīši ir plus-mīnus vienādi, tam nevajadzētu ļoti atšķirties. Turpinam mērīt. Ar precizitāti līdz milimetram noskaidrojam katra klucīša dimensijas, platumu, garumu, augstumu un aprēķinām dimensiju summu vai tilpumu. Ideāli, ja mēs jau laicīgi esam sagatavojuši katliņu ar vārošu ūdeni. Ievērojot drošību, liekam tajā klucīšus un atstājam uz vairākām minūtēm. Vārīšanas process ļauj pātrināt koksnes šķiedru piesātinājumu ar ūdeni. Vienkāršākais veids būtu atstāt uz vairākām dienām ārā lieto mūsu paraugus. Bet tā kā stundas ilgums ir 40 minūtes, ātrākais veids, kā piesātināt, ir šos koksnes paraugus nedaudz uzvārīt. Mūsu gadījumā klucīši ir vārošā ūdenī, tāpēc atceramies, ka tie vēl brīdi būs karsti. Pēc izņemšanas kārtīgi atdzesējam, nosusinam ar papīra salvetēm, atkārtoti nomēram visas 3 dimensijas un aprēķinam to summu vai tilpumu. Mēs veicām paraugu piesātināšanu ar ūdeni, lai visiem šiem paraugiem pirms ievietošanas mūsu izvēlētajās vietās būtu aptuveni 1 mitrums. Un novērojam, ka paraugi, uzsūcot ūdeni, ir nedaudz mainījuši savu ģeometriju piebriestot. Pa to laiku skatos, ka mums jau ir sagatavoti 3 trauciņi ar sāli, rīsiem un silika gēlu. Liekam katrā pa vienam klucītim tā, lai tie būtu apmēram līdz pusēji nosakt, bet 4. klucīti atstājam žūšanai gaisā. Nogaidām 24 stundas, pēc kurām mēram un sveram klucīšus atkārtoti. Kad rezultāti iegūti, paprasīsim Kārlim, kādus secinājumus varam veikt. Aplūkojot iegūtos paraugus, mēs redzam, ka paraugi ir kļuvuši vieglāki. Līdz ar to mēs novērojam žūšanas procesu. Redzam, ka izvēlētais silika gels kā žāvēšanas materiāls ir bijis efektīvākais.